Es esmu Antra un Vidzemes slimnīcā par vecmāti strādāju jau 35 gadus. Es domāju, ka vecmātes galvenais pienākums ir būt sievietes un ģimenes pavadonim tajā naktī vai tajā dienā, kad pasaulē nāk viņa bērniņš. Vecmātes pienākums ir būt sievietei blakus, sniegt paskaidrojumus par situācijām, kas mainās dzemdībās un nodrošināt ģimenei iespēju pieņemt pamatotus lēmumus. Manuprāt, ļoti nozīmīga ir savstarpējā cieņa un uzticēšanās. Ir svarīgi, ja mēs kopā esam komanda, gan sieviete un viņas partneris, vecmāte, ja nepieciešams, tad arī ārsts ginekologs, māsas palīgs, bērnu ārsts neonatologs. Un visi šīs komandas locekļi darbojas saskaņoti un uzticas viens otram. Bērniņa piedzimšana ir mūžīgais brīnums. Tā ir jaunas pasaules sākšanās. Un to nevar izstāstīt. To nevar izstāstīt, kā māmiņa piekusus, bet laimīgi pirmo reizi ieelpo savu bērnu smaržu. Kā tētis paskatās uz mammu, kā viņi abi kopā pirmo reizi pieskarās savu bērnu rociņai. Kustina pirkstiņus un mēģina atvērt plaukstiņu. To nevar izstāstīt. Tas ir milzīgs gandarījums, un tas dod prieku manai dzīvei un manas profesijas izvēlei. Es esmu pateicīga ikvienai ģimenei, kas ļauj man būt klāt šajā viņu tik nozīmīgajā brīdī. Katrai māmiņai, kur ierodas pie mums dzemdību nodaļā, es vēlos atgādināt, ka katras dzemdības viņām būs jauna pieredze, lai vai cik sagatavojušās viņas būs šim procesam, katras dzemdības būs ar savu pārsteigumu. Un jo atvērtāk viņas ļausies šai pieredzei, jo drošāk viņas varēs justies savā dzemdību procesā. Katrai jaunajai ģimenei es novēlu, lai katra māmiņa piedzīvo tādas dzemdības, kādas viņa sev vēlas. Lai katra ģimene mazulim piedzimstot un dzemdībām beidzoties varētu teikt, ka kopā ar viņiem ir bijusi pati labākā vecmāte. Paļaujieties uz sevi un savu bērnu un esiet laimīgi kopā ar savu mazuli.